un paši kontrolējam savu dzīvi. Paši nosakam, kas kā notiks mūsu dzīvē. Šeit es gribētu parādīt struktūru, tas, ko ierunājās Gundars. Ja? Tradicionālais bizness arī tāpatās kā tīkla mārketings faktiski izskatās, tieši šādi viņš izskatās. Augšā direktors, tad ir menedžeri, brigadieri un tā tālāk. Neviens direktors nebūs ieinteresēts maksāt savam menedžerim vairāk nekā viņam pašam. Neviens menedžers nebūs tur ieinteresēts tur apmācīt savu strādnieku, lai strādnieks varētu ieņemt viņu vietu. Tradicionālajā biznesā, tradicionālajā darbā, biznesā, valsts iestādēs, tas nav pieņemts tā. Tīkla mārketingā situācija ir pretēja. Mums ir izdevīgi, lai mūsu cilvēki būtu tikpat veiksmīgi, kā mēs, varbūt pat veiksmīgāki. Jo mēs investējam visu savu enerģiju laiku, lai tie cilvēki panāktu lielāks rezultāts nekā mēs paši. Tas ir pilnīgi apgriezts kājām gaisā modelis, kāds ir tradicionālam biznesam. Jo mēs vairāk dodam jums zināšanas, jo mēs vairāk jums palīdzam, jo jums labāk jums klājas, jo labāk klājas mums. Tas ir tīkla mārketinga biznesa pamats. Starp citu, Kiyosaki savā grāmatā arī rakstījis to, ka tīkla mārketinga kompānija var būt veiksmīga tikai tad, ja pēc iespējas vairāk cilvēkiem dod iespējas sasniegt augstākos rāmus un čekus. Jo vairāk cilvēkiem kompānija dod šīs iespējas, jo kompānija ir veiksmīgāka. Un to parāda, starp citu, arī dzīve. To parāda arī statistika. Tā kompānija aug pateicoties iespējām. Vai jūs zināt, ar ko atšķirās finanšu piramīdas no tradicionālā klasiskā tīkla mārketinga? Vai jūs zināt, ar ko atšķirās?